Vai zināji, ka radošums ir viena no pieprasītākajām prasmēm mūsdienu pasaulē, un tās pamati tiek ielikti jau bērnībā? Šajā video es izskaidrošu, kāpēc tas ir tik nozīmīgi bērnu nākotnē. Starp citu, tādas kompānijas kā Google un 3M saviem darbiniekiem piešķir īpašu laiku, lai viņi varētu eksperimentēt un spēlēties ar idejām, jo radošums ir inovāciju dzinējspēks. Kad bērns zīmē, viņš mācās eksperimentēt, radīt un skatīties uz problēmām no jauna skatu punkta. Tieši šīs prasmes ir tās, kuras augstu vērtē mūsdienu darba tirgus. Tāpēc jau tagad mēs varam ielikt pamatus veiksmīgai nākotnē, ļaujot bērniem būt radošiem. Pētījumi apliecina, ka zīmēšana attīsta abas smadzeņu puslodes – loģisko un radošo. Šī miedarbība ne tikai uzlabo bērnu domāšanu un atmiņu, bet arī palīdz viņiem kļūt daudzpusīgiem un gudriem problēmu risinātājiem. Psihologi izmanto mākslu, lai palīdzētu bērniem atbrīvoties no stresa, izteikt savas emocijas un pat atrisināt iekšējas problēmas. Bērns ar otām un krāsām spēj atklāt to, ko vārdi dažreiz nespēj pateikt. Ik viens bērna radīts mākslas darbs, pat visvienkāršākā skice, tas ir solis uz viņa pašapziņas celšanu un ticību saviem spēkiem. Tas māca, ka kļūdas ir dabiskas un svarīgas izaugsmei. Tādas kompānijas kā Google un 3M ir pierādījušas, ka ļaujot cilvēkiem eksperimentēt un radīt bez stingriem ierobežojumiem, rodas lieliskas idejas un inovācijas. Tas pats attiecas uz bērniem. Brīvība spēlēties ar krāsām un formām iemāca viņiem būt drosmīgiem savās idejās un risinājumos. Mēs, vecāki, varam iedvesmot bērnus augt kā radošām personībām, dodot viņiem brīvību radīt, eksperimentēt un sapņot lielus sapņus. Skatoties šo video, es gribu tevi iedvesmot ar bērnu radošumu un ļaut uzzināt, kā vienkāršas krāsas un papīrs var mainīt bērna dzīves trajektoriju.